Vai tev audzinot savus 4 bērnus, tu esi iemācījusies vai pamanījusi un izjutusi, kur ir tas brīdis, kad tu sajūti, kad tagad vajag to atbalstu? Manuprāt, tas pirmais signāls ir tas, ka tu jūti, ka tev jau paliek grūti. Ja tu sev uzdod jautājumu, vai man vajag palīdzību? Jā. Vai es viņu jautāšu? Vēl nē. Tad labāk, tad, kad tev vajag palīdzību, tad jautā to palīdzību, meklē. Jo pārsvarā mēs ikdienā lūdzam palīdzību tajā brīdī, ka nekādi nespējam tikt galā. Tur nevienu nekārdīgi nevaram pašas izlīdzēties, tad jāprasa. Bet nē, paprasam, super, ja kāds atradīsies, ļoti labi. Ja neatradīsies, tad izdarīs pati. Svarīgi ir meklēt tajā brīdī, kad tu jūti, kad vajag to palīdzību. Nevis tikai tad, kad jau vairs netiek galā un viss. Jā, es domāju, ka lielai daļai mamma ir tā problēma, ka tad, kad ir viss slikti, tad. Ja vēl jau es varu, vēl jau druscīt varu, bet tad pienāk vienkārši brīdis, kad ir dusmas, neapmierinātība. Labāk ir parūpēties un paprasīt palīdzību, un tad visi iegūs. Ja pati jutīsies labāk, ja bērniņam būs labāka pieredze.